Nu tā, es pietuvinājos tam procesam siltināt. Principā man sanāca tā, ka bija iedomāts. Te būs siltināšanas kārta 100+100. Šis te siltināšanas materiāls, es nezinu, izovēru vai kas tur ir. Viņš no seniem laikiem, bet, nu, nav bojāts un nevajadzētu būt bojātam. Bet sliktas ziņas ir tā, ka uz to aizgāja viens rullis. Un, ja tas ļamda būs tas pats, 0,40 vai 0,40, jā, tad tur ir labi vismaz 17 eiro. Un tad, nu, jūs saprotiet, kāds budžets spīd šim tam šķūnim. Bet nedarīt to es arī negribu, jo principā ir tā, ka šis slānis man nodrošinās to siltumizolāciju. Un, kad es līkšu šeit, es jums parādīšu, tā teikt, no apmēram šādi, jo būs noteikti šeit plēve, tvaika izolācija, un pēc tam būs tā saucamā kontrabrišotka. Un tad, starp to jau vēl 50. Un tad būs kopsumma 250 mm siltumizolācija no stikla vātas. Es domāju, ka tas būtu pietiekoši un jumta arī. Bet, nu, budžets ir kā ir. Un to es pamēģināju šito pārākā lenti. Nu, teikšu tā, lieta ir superīga. Bet, cik tur man bija 15 vai 16 eiro. Un tas rullis man aizies tikai vienai sienai. Un es padomāju, tā kā es līkšu viņu tikai tur, kur principā tā membrāna ir tuvi sienai. Tāpēc, ka es darīju visus tos kārtas pārklājumus uz tām sijām, es domāju, ka tas bišķi mazinās to ietekmi, un es visur viņu nelikšu. Es likšu viņu tikai tādās vājās vietas un varbūt jumtā, tur, kur ir savienojas divas membrānas. Nu, tādi ir